Lai uzsāktu jaunas matricas ievadi, nospiediet uz izvēli Matrica. Atveroties matricas izklājlapai, nospiediet pogu Pievienot jaunu matricu. Ievadiet matricas tipu – graujmēra, apaļkoka vai šķeldas. Laukā Pircējs ievediet uzņēmuma nosaukumu, kas būs jūsu sortimenta pircējs. Šajā laukā, ierakstot 3 burtus, tiks atvērts saraksts ar organizācijām, kurās ievadītie burti ir atrodami. Izvēlieties piegādes adresi no piedāvātā adrešu saraksta. Izvēlieties uzmērītāju VMF Latvija vai ievadīt, ka uzmērīs pircējs. Laukā Pārdevējs ievadiet uzņēmuma nosaukumu, kas būs sortimenta pārdevējs. Šajā laukā, ierakstot 3 burtus, tiks atvērts saraksts ar organizācijām, kurās ievadītie burti ir atrodami. Laukā Aktīvi no izvēlieties no izvēles kalendāra matricas darbības sākuma datumu. Laukā Aktīvs līdz izvēlieties no izvēles kalendāra matricas darbības beigu datumu. Sākuma izvēlnē tiek atspoguļots tekošā datuma kalendārs. Lai izvēlētos citu datumu, nospiediet uz redzamo mēnesi un gada nosaukumu un izvēlēties nepieciešamo gada mēnesi un datumu. Šo datumu var arī nenorādīt, bet tad šī matrica būs spēkā līdz brīdim, kad tā tiks deaktivizēta. Izvēlēties vienu no aprēķina metodēm. Izvēlei tiek piedāvāta tievgaļa metode, viduscaurmēra metode, tievgaļa un rezgaļa metode, sekciju metode, graujmērs vai RMK. Laukā Līguma numurs ievadiet līguma numuru, ja pircējs un pārdevējs to ir savstarpēji noslēdzis. Lauka aizpildīšana nav obligāta. Ja nepieciešams, lai matrica būtu redzama visiem sistēmas daca lietotājiem, atzīmējiet, ka šī matrica būs publiska matrica. Tādā veidā citiem sistēmas lietotājiem būs iespēja aplūkot, uz kāda pamata tiek pirkti vai pārdoti attiecīgie sortimenti. Ja nepieciešams, pievienojiet papildus informāciju laukā Piezīmes. Sadaļā Pievienot mainīt saņēmējus ir iespēja atzīmēt vai mainīt dokumentu saņēmējus, jo sortimentu pirkšanā un pārdošanā tiks izmantota pilnā dokumentu ķēde. Jūs varat noņemt vai pievienot atzīmes transporta darba uzdevumam, kokvedēja atskaitai, pieņemšanas faktam vai testēšanas pārskatam. Pie katra no dokumentiem ir iespējams arī ievadīt uzņēmuma nosaukumu, ja šai organizācijai papildus tiks nosūtīts attiecīgais dokuments. Kad visi lauki ir aizpildīti un informācija ievadīta, nospiediet pogu Saglabāt. Ja nepieciešams, variet atcelt matricas ievadi, nospiežot pogu Atcelt. Kad jaunās matricas galvenas daļas ievadītie dati ir saglabāti, izklājlapā tiek atspoguļot ievadītā informācija. Jaunajai matricai ir izveidots identifikators.